Okay, tas, kas manās rokās, ko es tur rokās, tas ir iPhone, tā ir tāda magnētiņu, kā tas saucās, iPhone maciņš, ja? Jā. Parādu, ir vēl kādi. Tādi nošūtie. Okay, un tu esi idejas un rasējuma autors, kā tev sauc? Man sauc Jānis Holberts. Kā radās doma taisīt šādus te ražot? Saprotu, viņas rūpnieciski ražo, ka mums šeit ir kaste ar šādiem te iepakoti, un kas man patīk, aizmugurē ir rakstīts, ka tātad dizains un ražošana notiek Latvijā, ja? Kā nonāca līdz šādai domai? Iegādājoties pats telefonus, konstatēju, ka tirgu nav labu piedāvājumu. Nolēmu pats uztaisīt tādu maciņu, kādu es gribētu sev, un kad maciņš bija apmēram tapis skices variantā, tad es nolēmu, ka es viņu varētu arī eksperimentu pēc pamēģināt no tā taisīt biznesu. Tad šobrīd ir sagatavot ražotne, ne konkrēti viena veida maciņu palaišanai tirgu un redzējis, kā aizies. Tu brauc uz Ameriku tulīt, ja? Pirmdien no rīta brauc uz Ameriku un rīt vakarā tiek izsūtīts piedāvājums par 10 000 maciņu Eiropas lielākajiem telefonu aksesuāru tirgotājiem. Okay, parāda pašu maciņu, varbūt darbībā tātad. Maciņš piemēram, šis ir viena no krāsām, ja? Šī ir viena no krāsām. Maciņš ir no dabīgās ādas, konverta formā. Ir šūti, ir līmēti. Un šeit ir magnētiņš, tas kāds ļoti ērti. Magnētiņš, kurš viegli aizvarās un ir viegli uzlikt lādēties un vakarā nomest pie gultas, lai uz grīdas neskrāpējās. Un te ir caurums, kurā var ievadīt austiņas nepieciešams. Cik esi saražojis jautāt, ja šī ir demo? Šī ir 50 gabali, kas tiek palaisti eksperimentālā kārtā Latvijā tirgoties, kamēr es esmu prom. Bet mērķis, protams, nav Latvija, bet pasauli. Un mērķis nav 50 gabali, bet 50 000. Mērķis ir iekarot lielāku nišu un atņemt kādu daļu arī ķīniešiem. Un šos 50 varēs jau iegādāties, teiksim, no pirmdienas, kas saprot, cik maksās gabalā? No šodienas vakara mītā var iegādāties pa 12 latiņiem. Pat no šodienas mītā? Jā. Okay. Ja ir interesi. Labi, paldies liels, lai veicās.